Sveicināti! Vai modernā pasaule iet garām Latvijai? Un kā panākt, lai mazais ciematiņš Latvija pats sāktu mirdzēt un lai Latviju pamanītu tie, kam veicas? Runāsim arī par raganu varu. Un šos jautājumus ir pētījusi un lielākā vai mazākā mērā ar tiem saskārusies gan sabiedriskajos dažādos procesos, gan runājot studenta auditorijā, gan braukājot pa pasauli. Ķīnā un Āfrikā, piemēram, ir pētījusi Latvijas Universitātes profesora Maija Kūle, un profesori šobrīd ir mūsu studijas viesis. Sveicināti! Labvakar! Tātad daudzi jūs pazīst neapšaubām kā aktīvu un aktuālu sabiedrisku politisko jautājumu komentētāju, viedokļu izteicēju un cilvēku, kurš ir, es saku tagad kompliments, patiešām pamatots, apveltīts ar tādu asu prātu un domām, un kurš savu vērtējumu saka, skatoties no diezgan augstām filozofiskām, ētiskām, morālām kategorijām. Tāpēc varbūt sāksim arī ar to uzreiz, vai Latvijai iet garām modernā pasaule, un Latvija paliek kaut kur. Pasaule ir ļoti dažāda. Mēs zinām, ka ir cilvēki, kas dzīvo, ja var teikt, pirmatnējās kopienas apstākļos. Un ir tāda kā Singapūra, kas ir tehnoloģizēta, modernizēta un ļoti strauji attīstās. Es domāju, ka Latvija ir absolūti visas iespējas būt ļoti modernai valstī. Nu, kāds ir galvenais iemesls? Mēs taču no 2004. gada esam Eiropas Savienības dalībvalsts. Šobrīd mēs, protams, visi pārdzīvojam un straucamies eiro, mūsu naudiņas, nākotnes naudiņas likteni un varbūt Grieķu un nelietības, ja tā var teikt. Bet tas jau ir viens vēsturisks situatīvs un, es domāju, pārējošs etaps. Runājot par modernām valstīm, kuras attīstās, kādus es esmu ievērojis galvenos priekšnosacījumus. Cilvēki grib būt tajā valstī, un viņi ir piederīgi. To var saukt par ne tikai biznesa vai politisko vai kultūras atbildību, bet par pilsonisko atbildību. Tad, kad es biju vienu nelielu brīdi Singapūrā, man bija ļoti interesanti, kāpēc tāda, viņa tāda kā pussaliņa, maziņa, tāda kā mūsu Kurzeme. Tur iepriekš ir bijuši malārijas purvi. Protams, ka tā ir osta, kas apkalpo arī visu Austrālijas pusi. Bet kā viņi varēja izrauties? Un kāpēc mēs nevaram arī būdama maziņa valsts, bet tomēr intelektuāli spēcīga valsts? Tātad šī nacionālā piederība, ar vārdu nacionālā, es domāju, cilvēciskā, pilsoniskā piederība, visu cilvēku piederība, tie, kas dzīvo mūsu Latvijā šobrīd pēcpadomju periodā. Nākošais, kas ļoti svarīgi ir un kas Latvijā nenotiek, un tur gan ir zināma valdību vaina, nevis tikai šīs esošās valdības, bet gadiem valdību vaina, trūkums investīcijās, modernajās tehnoloģijās, modernās ražošanas attīstība Latvijā. Jo visas valstis, kas patiešām ir supermodernas, viņas ir ārkārtīgi investējušas tehnoloģijās, radošumā, jaunās darbības un izpausmes formās. Un Latvija, to mēs arī zinātnieku kongresos nemitīgi atgādinām, ir pēdējā vietā, kad nāk Ivars Kalviņš no Organiskās sintēzes institūta, tas viņa pirmais sauklis, kas šeit notiek, kāpēc mēs gremdējam paši savu Latviju, jo intelektuāli ļaudis, arī studenti, doktoranti, tie, kas šeit strādā, viņi parāda sevi starptautiskos kongresos un viņi māk un var. Bet, protams, ir jārāda apstākļi, jārāda šī investīcija tehnoloģiju bāze. Tā parādās pie apvāršņa. Parādās, ka Eiropas struktūra fondi, taču viņa apgūve ir tik šaušalīgi birokratizēta ar tādu smagnējību, ka, protams, arī inovāciju process ir traucēts. Un trešais, ko es gribētu teikt, demokrātija. Demokrātija ir kļuvusi pasaulē par tādu super labu pārvaldības vārdu. Bet demokrātijas ir dažādas. Ir tāda kā džungļu demokrātija, kā elektorāta demokrātija, vienreiz aizējām novēlēt, bet ir arī kultūras atbildības demokrātija, kas ir tā augstākā likme, kad cilvēks nekai piedalās politiskos procesos vai pat nepiedalās, skrien projām no vēlēšanām, brauc pēc iespējas tālāk no šiem iekcirkņiem, lai neizrādītu savu valstisko attieksmi.
Un mums ļoti trūkst šīs te kultūras atbildības, tādas saprātīgās demokrātijas. Mēs lielā mērā demokrātiju šeit izprotam, tas nav moderni, tas nav modernas valsts pazīme. Kā ir noteikti līdzdalība, saskaitam vairākumu, saskaitam mazākumu, vairākums vinnē. Un mazākumam ir jācieš klusu. Bet pēc būtības demokrātija jau ir šī viedokļu izspēlēšanas, pārunāšanas, saskaņošanas spēle. Un tā kā teiktu Hēgelis, ja ir divas puses, tad, lai būtu attīstība, ir jānotiek sintēzei, ir jāuzklausa, ir arī jārespektē. Ne tikai ar smagnēju vairākumu jāpanāk šīs uzvaras. Tā kā modernai valstī ir daudzas pazīmes, bet nedomāju, ka Latvija nav iespēja uz to iet. Vai to varētu veicināt, teiksim, politiķi tieši, vai to varētu veicināt tautas pašapziņas stiprināšana, vai Latvijai ir pietiekama šī tautas pašapziņa šobrīd? Vai politiķi ir pietiekami labs pārvaldības speciālisti? Mums ir noticis par šiem daudzajiem gadiem slikts notikums. Tā ir sašķeltība. Tā ir politiķu nošķelšanās no cilvēkiem, no iedzīvotājiem, no tautas. Tāda savstarpējā rīvēšanās, nesaprašanās. Ir varbūt daži tādi politiķi, kuriem uzticās, kā Dombrovska fenomens, kā mēs sakam. Varbūt viņš ir ļoti mierīgs un ir cilvēks īstajā laikā, īstajā vietā, un varbūt citā brīdī varbūt viņš mums nederētu. Bet šī plaisa nav pārvarēta. Mediji cenšas, es redzu, un arī politiķiem daudziem ir saprātīgas domas. Es negribu viņus apkarot kā šķiru un noliegt. Es saprotu, ka viņa amats ir ārkārtīgi grūts, sarežģīts šajā ļoti dinamiskajā pasaulē. Bet šī nošķirtība, šī plaisa noteikti ir jāsamazina, ir jāpārvar un ir jāpanāk tas uzticēšanās sindroms. Es neko citu neredzu kā soli pa solim. Jo galvenais noteikums, lai ticētu politiķim, ir viņa godīgums. Pat ja ir kļūdas, tad nāc un atzīsti. Un cilvēks saprot, jo tas ir cilvēcības sastāvdaļa. Ja tu esi milzīgs blēdis, tad tev nav vietas šajā politikā. Tad tev pēc iespējas ātrāk žurnālistiem, kurus sauc par tiem sarksuņiem. Tad tas viss ir jāparāda un politiķim ir jāatkāpjas. Un modernajai valstī, modernajai sabiedrībai, protams, ir jābalstās uz tām mūsdienajām cilvēces vērtībām. Katrs to zina. Vajag patiesīgumu. Ja iet grūti, tad tas ir jāstāsta, bet vajag reizē arī taisnīgumu. Vajag patiesību vai kaut kādu krīzi pārdzīvot taisnīgi. Ja ir netaisnības elements, varbūt cilvēks tā no malas viņu nevar noformulēt, bet sabiedrība jau to sajūt. Viņi saprot. Jūs teicāt, ka žurnālists seko līdz tam un tā, un negodīgam un supernegodīgam politiķim būtu jāatkāpjas, bet ja žurnālists kļūdās vai uzraksta pasūtījumu, teiksim, kādu rakstu, un žurnālists ir negodīgs, vai šai gadījumā sarksunim nav pienākums arī tāds pats kā politiķim, vai tad atkāpties, vai tad atvainoties, vai tad... Es domāju, ka ir. Es domāju, ka ir. Savulaik arī ir bijušas tādas publikācijas, par ko filozofi un zinātnieki Latvijas universitāte ir protestējusi. Ir žurnālistu ētikas komisija, es pat zinu, savulaik tāda bija, bet tas tā ir beidzies, ka šī ētikas komisija mums atbildēja, ka tas žurnālists jau nav mūsu biedrībā, mēs par viņu neko. Arī šobrīd uz vienu tādu pārmetumu, kurā patiešām spilgti par vienu no mūsu projektiem parādījās tāda kā žurnālista vārdiem runāja tāda antisemītiska attieksme pret vienu lielu ebreju sabiedrisko organizāciju. Šī organizācija rakstīja protestu, atbilde arī bija tāda. Par saturu mēs neatbildam, lai šie žurnālisti paši tiek galā, ja viņi parāda tādu nekorektu attieksmi, tad tas tā ir noticis. Es domāju, ka arī pret žurnālistiku vajadzētu izturēties stingrāk, jo tad tas patiesīguma un tas godīguma fenomens tiktu vairāk iestrādāts, jo visi to grib. Visu to gaida. Vēl es atceros Tautas frontes laikus, un jūs vēl labāk. Bet saprotiet, tā sajūta manai paudzei nekad nezudīs, jo tas bija ekscelents, tas bija godīguma, patiesīguma laiks. Un tad, kad mēdīji runāja, vai jūs bijāt ēterā, vai Veidenmanis toreiz atnāca, mēs ticējām, par 200%, jo tā bija mūsu dzīve. Un sasniegt tādu ideālu līmeni, kāds mums toreiz bija, tādu pacilātības un tautas vienotības un arī dažādu etnisko grupu
Jā, tas nebija tikai latviešu, vai ne? Tiešām, tas bija gan poļu, gan krievu, poļu ar visu Itu Kazakeviču, tas bija etnisko grupu un Latvijas iedzīvotāju tautas, izņemot varbūt kādu ortodoksālo komunistu interfrontes grupu. Vienotības brīdis, tā kā ideālus mēs viena daļa atceramies, un tieši ideālu šo te vērtību izjūtā, vērtību praktizēšanā. Un tieši šo ideālu dēļ arī bija šī lielā vienotība, jo arī visi, kas te dzīvoja, es atceros, jūs pareizi arī atminējāties, ka krievi, poļi, vācu mazā biedrībiņa, kas te toreiz bija, visi atbalstīja žurnālistus, visi atbalstīja Tautas fronts kustību pārsvarā, visi izņemot Interfrontu. Tas bija politisks. Jā, bet tas garīgais kopums, tas lauzās kopumā uz āru, un man liekas, ka arī šobrīd mēs runājam par garīgām lietām, un katrā cilvēkā varbūt tas vēl ir ģimenēs un visur saglabājies, bet viņš neveicina tādu izrādīšanu, ka viņam ir šīs garīgās vērtības, viņš varbūt pielāgojas tai pasaulē, kurā šobrīd mēs dzīvojam, kur varbūt vairāk iet ar elkoņiem un ar sakariem, mazāk ar savu tādu vērtību skalu, ne? Varbūt mēs patiešām ne tikai pielāgojamies modernai pasaulē, bet pasauli pielāgojam sev. Man šķiet, ka viens no tādiem mitoloģiskiem elementiem 90. gadu sākumā, kas tika atvests uz Latviju, varbūt tā bija Georgetownas universitāte ekonomikā, tas bija pārliecība, ka labākais sabiedrības vērtība attīstības veids ir liberālisms, neoliberālisms. Un ar šo pārliecību sāka tik būvētas ļoti daudzas struktūras, protams, privatizācija, protams, ideja par certifikātiem, jo katram pieder padomju laikā nopelnītā īpašuma daļa. Tika būvētas daudzas augstskolas, tika savairotas programmas, un šobrīd mēs esam nonākuši tādā kā situācija, kad jaunākā paudze, protams, viņi ir piedzimuši 90. gados, viņi neatcerās tos ideālus, to sajūtu, to kopības pilsoniskās iedzīvotāju, ideālo vērtību kopības sajūtu, kas mums ir, un tāpēc mēs kaut kur varam būt laimīgi, ja mēs viņu atceramies. Bet šis neoliberālisms, to es arī redzu jaunajā paudzē un studentu aprindās, kas nāk no 90. gadiem. Tas ir kultivējis diezgan lielu egoismu un tādu pašmīlu. Ja agrāk studentu grupā vienam varēja pateikt, kas notiks un kas jādara, visi bija kopā un visi kaut kā zināja. Tagad nav kopības. Tagad ir katrs pa vienam un laužās, kā jūs sakat, ar elkoņiem. Un tas ir slikti. Tāpēc vērtību sistēmā vajag pārmaiņas. Mēs esam publicējuši vienu interesantu rakstu. Tas ir latvietis, kas gan ir strādājis un izaudzis Austrālijā, Melnburnas universitātes profesora Jāņa Ozoliņa darbu, ka viņš saka, latvieši, neoliberālisms jūs nobeidz, jums vajag komunitārismu, jums vajag šīs kopības vērtības.